Vienam ir jāsāk. Ar šādu aicinājumu sestdien Vidzemes jūrmalā no Igaunijas robežas līdz pat Duntei piekrastes iedzīvotāji, turisma nozares uzņēmēji un atpūtnieki piedalījās jūrmalas sakopšanas talkā. Ainažos talkotāji gan atzina, ka rezultāti ir devis tas, ka jūrmala jau tiek kopta arī regulāri, tāpēc daudz jau nebija ko likt maisos. Pamatāji, plasmasa, papīri, kaut kādi buļļi, pudelītes. Bet laikam pārāk grēkojuši mēs atpūtnieki neesam šogad. Atpūtnieki grēkojuši nav, jo mēs jau vācam tos atkritumus. 3 reizes nedēļā ejam. Mēs esam vietējie, mums pašiem jārūpējas par to, lai te būtu tīrs un kārtīgs. Un savā ziņā simboliski, ka jūrmalas sakopšanas talka sakrit arī ar Baltijas ceļu dienu. Mēs braucām no Ainažiem vesels autobus laukā uz Smiltenes pusi uz ceļu. Jā, Smiltenes krustā mēs bijām. Bija ļoti jauka sajūta, jo tiešām sabrauc cilvēku daudz un sadevāmies rokās, dziedājām, ugunskura uzkūrām. Tā vispār bija tāda atmiņā ļoti palīdz tas laiks. Bet šodien arī, vai teiksim, tās paralēlas kaut kur velkam ar to datumu, kas bija pirms tiem 25 gadiem? Īstenībā tāpēc arī nācām talkā. Kempingā Klintis talcinieks jau sastopam gatavojot kopīgas pusdienas. Un tā kā arī šī kempinga darbinieki ikdienā kopja savai teritorijai pieguļošo pludmalu, tad arī te pārāk daudz darba nav bijis. Tur varēja ķieģeles atrast un putaplast gabalus. Vecu zābakus. Zeķīts arī bija mazs bērniņš atstājis. Mēs sākam tur aiz Petra māju vēl uz priekšu. Tas ir pa jūrmalu gandrīz 1,5 kilometru pa jūras krastu. Kāds ir šis krasts? Kādi mēs atpūtnieki pēc sezonas esam atstājuši? Tagad paliek kārtīgāk. Nav kārtīgi ir, jā. Tāda, godīgi sakot, tāda kārtība lieli pa jūru. Nav vairāk kā, bet mazi tie pudeles kalcani, bet tā plasmas liela patiesi pudeles. Īstenībā jau, man liekas, katram tas ir svarīgi, lai viņš atbraucot kurā nākošā reize neuzkāpt virsū kaut kādam stiklam vai tukšai pudelē. Stikli ir zem, iekasīti smiltīs ar tādu. Jūs to ideju, ko Dzintars Kalāts, teiksim, ir aicināja to uz to talku, tā kā atbalstat? Mēs ļoti par, jo īstenībā tagad ir taisnība tā, ka sezona jau tā kā beidzās, ka visi jau ir izdzīvojušies pa jūrmalu un tagad mēs tā kā visu uzkopjam un tā kā sezonas noslēgums bez maz vai. Pie atpūtas vietas Krimalnieki tobrīd savāktos maisus atveduši akcijas sabiedrības Latvijas valsts meža talcinieki, kur kopuši gan pludmalu, gan Latvijas valsts mežiem piederošo bezmaksas atpūtas vietu. Tas ir piekrastes josla paredzēta, kas bija paredzēta no Latvijas valsts meža stāvlaukuma vasas līdz Ķurmragam. Bet šis nav mums viss krājums. Mēs salasījām 4 maisus, apmēram kubikmetru. Šis ir vispār šīs dienas pasākums. Un arī Krimalniekiem pieguļošajā pludmalē darba jau nav bijis pārāk daudz, jo arī te atpūtas vietas saimnieki to kopja regulāri. Pavasarī talkā ir vairāk, tāpēc, ka tīrās ceļi. Pludmala tomēr ir tāda tīrākā vieta. Nav tik traki. Tās ceļmalas jau ir vienkārši noteikti vairāk pieejams priekš atkritumu izmetējiem, nekā pludmala. 10 dienas vētra. Un arī vētra, teiksim, bet viņi nav, pat cik mēs arī savu teritoriju nolasām katru nedēļu. Talkas iniciators Dzintars Kalāts par talcinieku atsaucību un arī par paveikto ir gandarīts, jo talkai atsaukušies ap 260 interesentu, savākt 150 atkritumu maisu, kas aptuveni ir 35 kubikmetri. Kopumā piekrasti ir bijusi salīdzinoši tīra. Vairāk problēma ir Vitrupas pusē pie bezmaksas stāvlaukumiem. Jāatgādina, ka jau stāstījām, ka pie šiem stāvlaukumiem trūkst gan toalešu, gan arī krājas atkritumu. Un arī šoreiz no talciniekiem izskanēja atzinums, ka īsti saimnieki jau pludmalei nav. Viena lieta tomēr jāizdara valdībai, būtu jāizlēma, kam īsti pludmala pieder – pašvaldībai vai valstī. Jo šodien iznāk tā, ka mēs īsti, tā kā Ingus vai ne, mēs tā kā citā teritorijā saimniekojam. Tur ir kaut kas mums ir kā pieguļošo kempinga teritorija, ko samēslo savā veidā, un tad mēs viņu tīrām. Tīrām tāpēc, ka mums ir, pie mums brauc, faktiski šogad es laikam nesamelošos, faktiski ir gandrīz 45% ir ārzemnieki. Lietuva, Igaunija, Zviedrija, Vācija. Es pat teiktu vairāk. Pat pār pa 50%, Pār pa 50%, Ingus pat man palabos, Bet vienreiz būtu jānoliek, kā saka, tas zem kājām un valdībai jāsaprot, kam piederēs pludmale,
Jo nevar, mēs jau viņu kārtosim un darīsim, jo tā ir mūsu durvju priekš, ja? Bet tas, kad mēs ejam citu īpašumu kārtot, tur arī var drusku aizdomāties par visu to pasākumu. Bet vien gan atzina, vai visi talcinieki šai ierosmei kopīgā talkā sakopjot jūrmalu, ir jākļūst par tradīciju.